Olainas pilsēta laika gaitā ir izveidojusies par ķīmijas šūpuli. Attīstoties farmācijas nozarē Latvijā, tieši Olaina tika izvēlēta kā pilsēta, kurā tika attīstīta gan ražotne, gan arī nodrošināta jauno ķīmiķu sagatavošana. Šogad Olainas Mehānikas un tehnoloģijas koledžai tika atzīmēta 50. gada diena, iezīmējot arī ķīmijas nozares attīstību Olainas pilsētā. Olainas Mehānikas un tehnoloģijas koledža atzīmē 50 gadu jubileju. Mēs esam mācību iestāde, kura pat par sevi ir ļoti interesanta, kurā tiek realizēti vairāku līmeņu izglītības programmas. Pirmām kārtām tās ir profesionālās vidējās izglītības programmas, kur jaunieši iegūst profesionālo vidējo izglītību, un pēc tam var turpināt studijas koledžā studenti un iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību. Šajos laikos mēs runājam par it kā jaunu uzņēmējdarbības un izglītības sadarbību, bet man jāatzīmē, ka par šo sadarbību jau domāja tajos laikos, 50 gadus atpakaļ, kad pateicoties ķīmijas rūpnīcas attīstībai mūsu valstī, tika organizēta arī papildus izglītība, lai sagatavotu izglītotus darbiniekus. Un mūsu Olainas pilsēta tajā laikā tika izvēlēta kā pirmsākums šajai sadarbībai. 1990. gadā mūsu tehnikumu tajā laikā, kas bija PSRS pakļautībā, nodeva republikai. Un mēs bijām divās mācību iestādes, vidēja profesionāla tehniskā skola un tehnikums. Un mana ideja bija tāda, lai apvienotu abas divas mācību iestādes zem viena jumta un zem viena nosaukuma, bet lai dotu iespēju jauniešiem apgūt attiecīgo izglītību pēc viņu vēlmām un spējām. Olainas Mehānikas un tehnoloģijas koledža ir izaugusi par izglītības centru, kas sadarbojoties ar nozares uzņēmumiem ir izstrādājusi mūsdienu prasībām atbilstošu mācību programmu, nodrošinot kvalitatīvu apmācības procesu. Mums Latvijā ir brīnišķīgi uzņēmumi, talantīgi uzņēmumu vadītāji, kuri domā ilgtermiņā un sadarbojoties ar mums ir daudz investējuši izglītības iestādē, lai tā attīstītos, pilnveidotos un iet tikai uz priekšu. Mūsu mērķis, lai Olainas Mehānikas un tehnoloģijas koledža kļūst par ekscelentu izglītības centru. Mūsdienās ķīmija ir kļuvusi par neatņemamu ikdienas dzīves sastāvdaļu. Tā ir visapkārt. Tomēr speciālisti šajā jomā aizvien ir nepieciešami, tāpēc izvēloties studijas Olainas Mehānikas un tehnoloģijas koledžā, tev ir iespēja iegūt specialitāti, pēc kuras šobrīd ir liels pieprasījums. Mēs dzīvojam 21. gadsimtā un ķīmija mums ir visapkārt. Un es ļoti vēlos arī šodienas potenciāliem jauniešiem, kas nākotnē grib nākt mācīties un studēt, kārtīgi izvērtēt to, jo inženierzinātnē ir nākotne. Un šodien darba devēji atklāti pateica kārtējo reizi to, ka Latvijā kvalificēti speciālisti ir ļoti nepieciešami. Gan uzņēmumā Grindex, Olaina Farma, Ventamonjaks, Tenaks un daudzos citos.